2026. gada jūlijas. Viens no Krievijas postošākajiem gaisa spēku līdzekļiem, Suhoja Su-24M virsskaņas taktiskais bumbvedējs, gatavojas pacelšanās manevram no Saki aviobāzes Krimas rietumu piekrastē. Aprīkots ar pilnu, precīzi vadāmo viedo munīciju krabu, šis viens lidaparāts spēja izraisīt postījumus Ukrainas pilsētās un mazpilsētās, atstājot aiz sevis vien nāvi un iznīcību. Taču Krievija vēl nezina, ka šis konkrētais lidaparāts vairs nekad nepametīs skrejceļu. Džodivi Ukrainas ar mākslīgo intelektu aprīkoti trieciena droni dodas tieši uz to un ir tikai mirkļu attālumā no trieciena. Šos dronus arī nevada parasti operatori. Tos vada paši labākie no labākajiem – elitārie kaujas nedēļi, kuri ir veikuši ārkārtīgi bīstam ceļojumu dziļi aiz ienaidnieku līnijām un okupētajā teritorijā. Lai atrastu un iznīcinātu šo vairāku miljonu dolāru vērtu lidmašīnu un novērstu, ka tā kādreiz atņem vēl kādu ukraiņu dzīvību, viņi nedēļām ilgi gatavojās tieši šim brīdim. Nedēļas ilga slepena novērošana un riskanta sagatavošanās tūlīt beigsies ar sprādzienu. Tas izklausās pēc scenārija no lielbudžeta Holivudas grāvēja, bet šis ir patiesas, neprātīgs stāsts par to, kā Ukrainas superkaravīru komanda iznīcināja vienu no Krievijas vadošajiem taktiskajiem bumbvedējiem. Pirmā nodaļa – beigu sākums. Saki aviobāze atrodas netālu no mazā piekrastes ciemata Novofedorivka, Krimā. Tās vēstures sniedzas gandrīz gadsimtu senā pagātnē. Nācisti Otrā pasaules kara laikā šeit uzbūvēja skrejceļus, un dažus no vēsturē slavenākajām personībām, piemēram, Winstons Čerčils un Franklins D. Roosevelts, šeit ir nosēdušies. Saki bāzē konflikta vēlākajos posmos pārējot uz mūsdienām. Saki ir kļuvusi par vienu no vērtīgākajām strateģiskajām vietām Krievijas militārajiem spēkiem. Atkal un atkal no šīs vietas ir pacēlušies bumbvedēji un iznīcinātāji, lai nomestu bumbas un palaistu raķetes pret mērķiem. Visā Ukrainas dienvidos Krievi atkārtot ir izmantojuši savu kontroli pār Krimu, lai apšaudītu citas Ukrainas teritorijas. Taču 2026. gada vasarā situācija mainījās. Ukraina uzsāka savu tagad jau ikonisko vidējā trieciena kampaņu, izmantojot drons un raķetes, lai apšaudītu sauszemes koridoru, kas savieno Krimu ar Krievijas kontinentālo daļu. Tāpat tika vērsti triecieni pret objektiem visā pussalā, iznīcinot pretgaisa aizsardzību, komandu punktus un loģistikas mezglus, lai būtiski samazinātu Krievijas spēju projicēt varu no okupētās teritorijas. Saki bija viena no šīm vietām, un 24. jūnijā tās ugunīgais mēnesis oficiāli sākās. Ukrainas drošības dienests SBU apvienoja spēkus ar Kijevas ALFA speciālo operāciju vienību, lai organizētu postošu uzbrukumu aviobāzei. Viņi palaida gaisā vienreiz lietojamu triecienu dronu baru, kas ātri devās uz Saki un citiem trimas mērķiem, tostarp Gvardiskas militāro lidlauku un Kerčas šaurumu. Šaurais ūdensceļš, kas savieno Krimu ar Krievijas Krasnodaras novadu. Reiz bija laiks, kad šos dronus Krievijas pretgaisa aizsardzība viegli iznīcināja, taču tagad tā vairs nav. Ukraina ar laiku ir pakāpeniski noārdījusi Krimas aizsardzības vairogu, iznīcinot tādas lietas kā radiolokācijas stacijas, pansieru pretgaisa aizsardzības sistēmas un S-400 raķešu baterijas, pārvēršot to, kas kādreiz bija viena no vislabāk aizsargātajām Vladimira Putina impērijas daļām, par vieglu un vienkāršu mērķi. Viņu droni praktiski bez pretestības lido cauri gaisām. Krievijas atlikušās aizsardzības sistēmas ir pārāk lēnas un pārāk mazskaitlīgas, lai kaut ko spētu darīt, kamēr droni tuvojas Saki bāzei. Viņu mērķi – 4 lidmašīnu angāri, kuros glabā un aizsargā reaktīvās lidmašīnas un bumbvedējus, uz kuriem Krievija jau gadiem paļaujas, lai sētu haosu visā Ukrainā. Kremļa spēki neko nevar darīt, kā vien noskatīties, kā notiek iznīcība, kad droni sasniedz savus mērķus. Niknu, liesmu un dūmu mutulī tiek trāpīti visi 4 angāri. To vājo sienu dēļ, kas neiztur dronu sprādzienu spēku, tiek nodarīti neaprakstāmi postījumi jebkurai lidmašīnai, kas paslēpti iekšpusē. Vienā acumirklī viens no Krievijas visvērtīgākajiem militāriem objektiem ir pārvērties liesmojošā elles mutē. Un tas ir tikai sākums. Saki drīz piedzīvos tādu pašu elli, kādu Krievija kopš 2022. gada ir piespiedusi izciest Ukraiņiem. Un dažas no Ukrainas elitārākajām vienībām jau plāno vēl lielāku misiju, kas garantēs vienas no ienaidnieka svarīgākajām tehnikas vienībām pilnīgu iznīcināšanu. Otra nodaļa – turpmākais uzbrukums – 2026. gada 1. jūlijas. Kopš iepriekšējā uzbrukuma ir pagājusi tikai nedēļa. Ugunsgrēki Saku lidlauka angāros tikko kā ir gandrīz pilnībā apdzēsti. Biezās dūmu strūklas, kas piepildīja gaisu, beidzot ir izklīdušas, un Krievijas remonta brigādes novērtē pirmā trieciena radītos bojājumus. Taču Ukraina neplāno sēdēt rokas klēpī salikusi un ļaut Krievijai atgūties. Tā plāno atkal un atkal trāpīt pa Saku lidlauku, ar katru nākamo triecienu arvien spēcīgāk un nežēlīgāk, neapstājoties, līdz visa bāze un viss tajā būs pilnībā noslaucīts no zemes virsmas.
Jo, ja saku lidlauks ir tik svarīgs Krieviem, tad Ukrainai ir tikpat svarīgi šo lidlauku pilnībā iznīcināt. Un nodrošināt, ka neviens Maskavas iznīcinātājs vai bumbvedējs vairs nekad nevarētu no tā pacelties. Un tā, tiklīdz pirmais trieciens vēl nav pat īsti norimis, Ukrainas droni atkal paceļas debesīs. Vēlreiz. SBU ir šī trieciena galvenais organizators, iesaistot dažus no saviem labākajiem operatīvajiem darbiniekiem un visjaudīgākajiem tālas darbības trieciena droniem, kas čērso daudzus kilometrus pāri okupētajiem reģioniem un iekļūst Krimas pussalas gaisa telpā, apečot Krievijas arvien vājāko aizsardzību, virzoties uz priekšu. Kāpat kā sākotnējā triecienā, viņa mērķi ir dažādi angāri, kas izkaisīti pa visu bāzi. Krievijas komandieri varbūt ir spītīgi, bet viņi nav tik muļķīgi, lai atstātu lidmašīnas uz skrejceļiem vai atklātās asfaltētās vietās, kur tās varētu viegli iznīcināt Ukrainas droni. Tā vietā visas ienaidnieka lidmašīnas ir paslēptas šajos angāros, kas nodrošina vismaz zināmu aizsardzības līmeni. Bet ja Ukraina spēja izsist caurumu šajā aizsardzībā vai pat sabojāt šo angāru konstrukciju izturību un nogāzt dažas no to augstajām sienām, tad iespējams beidzot varēs iznīcināt daudzus miljonus vērtās lidmašīnas, kas tajos slēpjas. Tieši par to ir šī misija – noņemt aizsargārtes, izsist caurums angāros, uz kuriem Krievija paļaujas, lai pasargātu savu bumbvedēju floti. Radīt tādus bojājumus, kas nākamreiz ļaus veikt vēl spēcīgāku uzbrukumu. Nodrošināt, ka saki paliek vājāka un grūtāk aizsargājama nekā iepriekš. Tas ir mērķis, un Ukrainas dronu piloti ir pilnībā koncentrējušies uz tā sasniegšanu. Viņu vada savus bezpilota lidaparātus, jeb UAV, uz mērķiem. Krievijas izsīkušā aizsardzība nespēja tos apturēt. Kad 7 droni trāpa angāros, Ukrainas izlūkdienesta aģenti vēlāk apstiprina, ka 2 no šiem angāriem atradās daļa no Krievijas labākajiem kaujas lidaparātiem. Tostarp Su-30 un Su-30. SM iznīcinātāji, kuru vērtība ir no 30 līdz 50 miljoniem dolāru par katru lidmašīnu, atkarībā no tās konfigurācijas. Īpaši Su-30 SM ir būtiska Kremļa gaisa draudu sastāvdaļa. Būtiski uzlabot oriģinālā Su-30 Flanker C versija, Su-30 SM spēj pārvadāt ieroču kravu līdz pat 8000 kg. Uz saviem 12 ārējie ieroču stiprinājuma punkti tas var sasniegt maksimālo ātrumu ap 2120 km/h. Un tam ir kaujas rādijus līdz 1500 km. Šīs tehniskās specifikācijas ir ļāvušas šim iznīcinātājam un citiem līdzīgiem veikt neskaitāmas kaujas operācijas pret Ukrainas pilsētām, mazpilsētām un mazām apdzīvotām vietām. Gadu no gada lidmašīnas ir pacēlušās no Saki, aprīkotas ar planējošajām bumbām un precīzijas raķetēm, izšaujot munīciju no salīdzinoši drošās Krimas gaisa telpas un iznīcinot Ukrainas militāros mērķus un civilās infrastruktūras objektus tādos reģionos kā Hersona un Zaporižjā. Bet tas vairs netiks pieļauts. Ukrainas drona apkalpes par to parūpēsies. Un kamēr daži no operatoriem svin bāzē, vērojot degošos angārus savos ekrānos, cita vienība ieņem pozīcijas daudz bīstamākā teritorijā, dziļi aiz ienaidnieka līnijām. 3. nodaļa – ienaidnieka teritorijā. Uzbrukumi Saki aviobāzei līdz šim bija bijuši iespaidīgi, taču tie bija skāruši tikai lidlauku infrastruktūru, angārus, nevis tajos esošos lidaparātus. Ir ļoti iespējams, ka šajos uzbrukumos tika bojāti daži Saki bāzē glabātie lidaparāti, un tie joprojām nostādīja Krievus grūtā situācijā, jo bāzes aizsardzība tika lēnām, bet noteikti vājināta. Tajā pašā laikā tika uzskatīts, ka pati flote lielākoties ir neskarta, un Krievijai joprojām bija iespēja veikt postošus triecienus Ukrainai no Krimas, ja tā to izvēlētos. Ja Kijevas spēki patiešām mēlējās izbeigt šos uzbrukumus, viņiem bija jāpielāgo savas taktikas. Viņiem bija jātrāpa tieši pašiem lidaparātiem, taču tas bija daudz sarežģītāks uzdevums. Krievija turēja lidmašīnas angāros, izņemot īsus brīžus pirms kaujas operācijām, kad bumbvedēji tika izvesti uz skrejceļiem un sagatavoti pacelšanās brīdim. Bez Saku nepārtrauktas novērošanas Ukrainas spēki nezinātu, kad šīs misijas notiek. Un pat ja viņi zinātu plānotā izlidojuma datumu un laiku, viņu droniem joprojām būtu jāmēro lieli attālumi pāri okupētajām teritorijām un uz Krimu. Šajā laikā viņus visticamāk pamanītu Krievijas radari vai sauszemes vienības, kas varētu nosūtīt ziņu uz Saki, ka bezpilota lidaparāti ir ceļā, dodot saviem biedriem laiku pārvietot lidmašīnas atpakaļ angāros pirms uzbrukuma. Ņemot to vērā, vienīgais veids, kā gandrīz garantēt veiksmīgu triecienu kaujas lidmašīnai, bija palaist dronus no ienaidnieka aizmugures, kuri trijām, lai trāpītu saviem mērķiem, bija jānolido tikai salīdzinoši īss attālums. Šādam bīstamam uzdevumam bija nepieciešami paši labākie Kijevas spēku karavīri. Nacionālās gvardes Omega speciālo operāciju centra speciālo spēku kaujas nirēji. Precīzāk sakot, Omega grupa, kā to parasti dēvē, sastāv tikai no izcilākajiem specvienību karavīriem. Par viņiem un viņu darbības metodēm ir zināms ļoti maz, izņemot to, ka viņi ir labākie no labākajiem. Kad Ukrainai jāveic īpaši riskantas, sarežģītas un nozīmīgas misijas,
Tieši pie Omega viņi vēršas. Kā tas ierasts šādām speciālo spēku vienībām, par Omega operāciju ir atklāts ļoti maz detaļu. Tomēr tiek uzskatīts, ka Ujas Nirēja komandai tika uzdots doties pāri frontes līnijām, infiltrējoties okupētajās teritorijās un iespējams iziet Melnajā jūrā, lai pietuvotos Saki. Vērot aviobāzi, lai uzzinātu vairāk par to, kā tur izvietotie krievi darbojas, un veikt pārsteiguma triecienu pa īstu lidmašīnu, atstājot ienaidnieku bez jebkādas iespējas aizstāvēties. Un tā, jūnija pēdējās nedēļās un jūlijas sākumā, kamēr citas Ukrainas drona apkalpes plānoja un veica savus triecienus Sakos, Omega ūdenslīdēji jau bija ceļā uz Krimu. Klusējot, viņi pārvietojās pēnām, dodoties dziļi aiz ienaidnieka līnijām ar vien naidīgākā teritorijā. Katru dienu viņa ceļojums bija pilns ar briesmām, katra viņa kustība varēja būt pēdējā. Ja Krievijas karavīri šajā apgabalā būtu viņus atraduši, bija tik daudz lietu, kas varēja noiet greizi, viņiem tuvojoties savam mērķim, vienlaikus pārvadājot bezpilotu lidaparātus, kas bija nepieciešami uzbrukuma veikšanai, un plānojot savu atkāpšanos atpakaļ uz Ukrainu, lai paliktu vairākus soļus priekšā saviem ienaidniekiem. Bet tieši tāpēc viņi tika izvēlēti, jo viņiem ir unikāla prasmju un pieredzes kombinācija, kas nepieciešama, lai uzņemtos visgrūtākos izaicinājumus. Un jūlija vidū pienāca viņu galīgā pārbaudījuma brīdis. 4. nodaļa. Su-24M trieciens. Katra diena, ko Kaujas Nirēja, kas pavadīja laiku Krimā un tās apkārtnē, bija pakļauti paaugstinātam riskam. Viņi nevarēja atļauties pavadīt pārāk daudz laika tik tālu aiz ienaidnieka līnijām, un viņi zināja, ka ja viņus pamanīs vai notvers, tad tas būs gals. Nebūtu nekādas glābšanas misijas, nekādu mēģinājumu viņus izvest, nekādu izdzīvošanas iespēju. Visticamāk, viņus uz vietas likvidētu vai arī sagūstītu un brutāli pratinātu krievi, lai iegūtu informāciju par Ukrainas operācijām. Tomēr viņi turpināja virzīties uz priekšu, pārliecināti, ka viņu galīgais mērķis ir riska vērts, ko viņi uzņemas, lai to sasniegtu. Viņa rūpīgi vēroja aviobāzi no attāluma, skenējot lidlauka peronu, lai pamanītu jebkādas dzīvības pazīmes. Un vēl svarīgāk, jebkādu lidmašīnu, kas varētu tikt gatavota uzlidojumam Ukrainai. Beidzot viņi to ieraudzīja. Su-24M. Citādi pazīstams kā Fencer, šīs jebkuros laikapstākļos izmantojamais taktiskais bumbvedējs ir no Padomju Savienības laikiem. Tās tika ieviestas dienestā 1974. gadā un drīz vien pierādīja sevi kā vienu no svarīgākajiem Padomju Savienības gaisa spēku lidaparātiem. Aptuveni 1400 šādu lidmašīnu tika saražotas, un dažas no tām tika eksportētas uz citām valstīm. Daudzas tika izmantotas arī tādos konfliktos kā Padomju Afganistānas karš, Pirmais un Otrais Čečenijas karš, kā arī Sīrijas pilsoņu karš. Lepojoties ar 2 ļuļkas turboreaktīviem dzinējiem, Su-24M var sasniegt maksimālo ātrumu apmēram Maha 1,35, jeb vairāk nekā 1000 jūdzes stundā. Tam ir 8 ārējie stiprinājuma punkti un spēja nest 1000 mārciņu bumbu, kā arī 6 stobru rotācijas lielgabals un daudz raķešu bloki gaisa cīņām. Tas ir būtisks, vērtīgs Krievijas gaisa un kosmosa spēku resurss un augstas prioritātes mērķis Ukrainai, kurai kopš kara sākuma ir izdevies iznīcināt vairāk nekā duci šo lidmašīnu. Ieraugot Su-24M uz lidlauka. Kaujas Nirēja saprata, ka šī ir iespēja, kuru viņi nevar atļauties palaist garām. Ar laimī viņiem bija ideāli instrumenti šim uzdevumam. Hornet droni, ko ražo ASV uzņēmums Swiftbeat, maksā ap 10 līdz 11 tūkstošiem dolāru par vienību. Šie uzbrukuma droni tika īpaši izgatavoti, lai iznīcinātu ienaidnieku tehniku un transporta līdzekļus, un Ukraina tos pēdējā laikā ir izmantojusi ar lieliem panākumiem. Droniem ir korpusi no putu polipropilēna un oglekļa šķiedras detaļām, 300 kV motors un 10,000 mAh akumulators, pneimatiska katapulta palaišanas sistēma, kā arī gan iekšējās, gan satelīta navigācijas sistēmas. Lai palīdzētu atrast mērķi, Hornet ir ļoti efektīvs bezpilota lidaparāts. Tas ir aprīkots ar formētām šķembu kaujas galviņām, kas paredzētas detonācijai trieciena brīdī, un tam ir arī 2 dienas kameras, kas palīdz noteikt mērķus un atvieglo navigāciju. Turklāt Hornet ir aprīkots ar mākslīgā intelekta vadības sistēmu, kas ļauj tam patstāvīgi atrast mērķus lidojuma pēdējā posmā, tāpēc tam pat nav nepieciešama manuāla vadība, lai trāpītu jebkuram ienaidnieku objektam, ko tas grasās iznīcināt. Šīs īpašības padarīja Hornet par ideālu izvēli Ukrainas kaujas ūdenslīdējiem. Izmantojot pneimatisko katapultas palaišanas sistēmu, viņi palaida pāris no šiem droniem gaisā. Uzreiz Hornet nestandarta radiofrekvenču sakari sāka darboties, padarot to gandrīz neiespējamu ienaidnieku radioelektroniskās cīņas sistēmām atklāt vai traucēt. Ūdenslīdēji vadīja to uz aviobāzi, pirms ļāva mākslīgā intelekta navigācijai pārņemt kontroli. Pateicoties tam, viņi visticamāk jau pameta šo teritoriju, kad Hornet droni sāka tuvoties Su-24M, kas piederēja 43. neatkarīgajam jūras uzbrukuma aviācijas pulkam, Krievijas Melnās jūras flotes sastāvā. Video ieraksti un detalizēts misijas ziņojums no Nacionālās gvardes komandiera Aleksandra Pivņenko atklāja, ka pirmais drons trāpīja lidmašīnas degunā, pirms tā varēja pacelties vai tik paslēpta tuvējā angārā.
Tad otrais bezpilota lidaparāts devās iznīcināt mērķi, mērķējot uz Su-24M degvielas tvertnes zonu un liekot visai lidmašīnai uzliesmot. Uzbrukums bija ātrs un nežēlīgs, pilnībā pārsteidzot krievus un neatstājot viņiem nekādu iespēju reaģēt vai atbildēt. No turienes Nirēju neiespējamā misija turpinājās, jo viņiem tagad bija jāizkļūst no okupētās teritorijas, nepaliekot pamanītiem. 5. nodaļa – sekas. Hornet dronam maksimālais lidojuma attālums ir no 130 līdz 160 km, kas nozīmē, ka kaujas Nirēja trieciena brīdī bija jāatrodas šādā attālumā no Saki aviobāzes. Pat ja viņi atradās maksimālajā attālumā, tas joprojām nozīmētu, ka viņi bija vairākas jūdzes aiz ienaidnieka līnijām uzbrukuma brīdī, kad tika izsludināta trauksme un Krievijas karavīriem tika pavēlēts uzmanīties no slepenām Ukraiņas vienībām, kas darbojas šajā apgabalā. Ja Nirēja ceļojums uz Krimu bija bīstams, tad viņa atgriešanās no reģiona bija vēl bīstamāka, jo Krievi visticamāk tagad jau bija informēti par viņu klātbūtni. Atkal viņiem bija jāpaļaujas uz visām savām prasmēm, apmācību un pieredzi, lai saglabātu mieru ārkārtēju briesmu priekšā un izkļūtu no šīs dzīvības vai nāves situācijas. Kaut kā, par spīti visam, viņiem tas izdevās. Ziņojumos teikts, ka Nirējiem izdevās atgriezties Ukrainas kontrolētajā teritorijā, tādējādi lieliski noslēdzot pilnībā veiksmīgo uzbrukumu. Operācija. Su-24M bija iznīcināts. Krievija bija zaudējusi vēl vienu savas bumbvedēju flotes vienību. Vēl svarīgāk, Ukrainas specvienību karavīri bija nodevuši skaidru vēstījumu savam ienaidniekam. Viņi bija pierādījuši, ka Krievijas armijai okupētajās teritorijās vairs nav droši uzturēties. Viņi bija parādījuši, ka pat vietas, kas atrodas vairāk nekā 100 jūdžu attālumā no frontes līnijām, var kļūt par mērķi jebkurā brīdī. Un ka pat tad, kad Krievijas spēki domāja, ka viņiem ir neliela atelpa, Ukrainas Nirēji vai citi speciālo spēku karavīri varētu viņus diezgan viegli vērot, paslēpušies pie apvāršņa vai noslēpušies ēnās. Vienkārši gaidot, kad viņi pieļaus vēl vienu kļūdu, gaidot īsto brīdi, lai uzbruktu un atkal vājinātu savu pretinieku. Tiksimies nākamajā kaujas laukā.